informātikas olimpiāda. Tātad, tā ir olimpiāda, kurā piedalās reģiona skolu skolēni, kuri grib pārbaudīt savas zināšanas un pierādīt savas prasmes lietišķo programmu lietošanā. Tātad, tas ir Microsoft Office, un tātad, tas iekļauj sevī tātad, darbs ar teksta redaktoriem, elektroniskajām tabulām, datubāzēm un prezentācijām. Ja? Un vēl viena daļa, kas šeit tika iekļaut arī teorētisko zināšanu pārbaudē. Šī olimpiāda jau notiek ne pirmo reizi, tā ir liela atsaucība gan no skolēnu vidus, gan no pašu skolotāju vidus, viņi ir ieinteresēti. Olimpiādē mēs piedalāmies praktiski pirmo reizi, un es domāju, tā ir laba iespēja paskatīties, kādi tad ir mūsu audzēkņi salīdzinājumā ar citiem. Ja, ko mēs esam devuši labu, vai kaut kas nav izdevies līdz galam, ko varētu uzlabot mācību procesā. Tā ir iespēja salīdzināt savus spēkus ar pārējiem, jo ir drusku apnicis, ka vienmēr tie maksimālie punktu kontroldarbos, šeit vismaz nebūs maksimums, un būs kaut cik objektīvi iespējams salīdzināt sevi ar citiem. Reiz, kad pusklasē ir maksimums, pārējiem nedaudz zemāk. Un arī vietējās firmas un Latvijas firmas piedalās šeit ar dažādiem semināriem, pasākumiem. Nu, un, protams, viņi ir tie, kas nodrošina lielā mērā šo te balvu fondu. Ja? Ieguvumi ir tādi, ka teiksim, tiem studentiem nākošajiem, kuri stāsies, tas varētu būt kā papildus bonus pie iestāšanās augstskolās, kurās viņi stāsies, ja, piemēram, profesijās saistītās ar informācijas tehnoloģijām. Tie ir tie galvenie ieguvumi. Mums kā universitātei galvenais labums tā ir publicitāte. Viņi redz, kas tas ir, mūs atpazīst un veidojas arī kontakti. Interesanti gan viņiem, gan mums. Pirmām kārtām jau es atgriezos arī uz kādu brīdi uz augstskolu, kur pats arī esmu absolvējis. Satikos ar pazīstamiem cilvēkiem, arī saviem bijušajiem studiju biedriem, kuri šobrīd strādā Daugavpils universitātē. Un interesanta bija Vytautas Točkas lekcija par to, kā var izmantot brīvi pieejamus resursus internetā. Teiksim, mēs ikdienā varbūt tās, strādājot, nesaskaramies ar šīm lietām, arī nav laika, bet tas tāds kā neliels pamudinājums un stimuls būs pievērsties šīm lietām.